sezona? Kas jauns jaunajā sezonā, ar ko jūs esat nolēmuši priecēt? Mēs pašlaik pulamies pārdot uz rokas jauno izrādi pēc iespējas vairāk biļešu, pirms tā izrāde ir iznākusi. Mēs visu laiku pie tā strādājam. Jūs mēģināt pārdot vairāk biļetes, pirms tā izrāde ir iznākusi? Jā. Mums izdodas. Kur ir tas plānā? Mēs audzējam kaņepes teātrī, jo izrādes nosaukums Muiža kaņepēs. Nu, piemēram, jā. Tās pārdod? Nu, jā. Un varbūt tā būs pārāk liela reklāma, ja mēs to noskaidrosim, bet, varēs? Kā tur būs? Čuču varēs padauzīties? Padauzīties varēs. Nē, vienkārši es iedomājos, tas ir līdzīgs tā kā ballītē, kad visi lieta alkoholu, un viens ir skaidrā, bet tev tas būtu jāzina. Ja? Es zinu, jā. Jā. Un ja tur ir Muiža kaņepēs, kur viņi visi tie aktieri ir kaņepēs zālē, ja tu neko nekad neesi, tad varētu nesaprast. Tāpēc, man liekas... Par to kaņepes sviestu mēs domājam. Kaņepes sviests būs. Jā, es tā domāju. Iespējams. Kaut kur, jā. Kafejnīte, vai tas vienkārši skaidrā? Vai vienkārši tu nāc iekšā un tev kaņepju maizīte tāda? Starbrīdī. Aha! Tātad pēc šī paziņojuma, man liekas, uz otro cēlienu daudz vairāk cilvēki nāks. Lai arī viņiem būtu biļetes. Kas tas ir vispār Muiža kaņepēs? Ko stāst? Vispār Astrovska lūga, kuras nosaukums ir Mešs. Tā kā režisore atrada, ka daudz atbilstošāks ir Muiža kaņepēs, ja viņa audzē kaņepes. Vadis, Mešs, kas... Nu jā, un tad viņi pārdevēja šo lūgu tā. Un tur būs galvenajā lomā Imants Strats. Jā. Un pirmo reizi viņš ies Rešetina pēdās, jo es zinu, Rešetinam bija vairāk sieviešu loma nekā vīrieši. Jā. Nu, lūk, viņam arī dzīvē ir bijis vairāk nekā... Jā, varētu būt, jā. Laikam 100% vairāk, ja es tagad tikko nejaucu. Jā, bet es te skatos relīzē un pieteikumā, ka Valmieras teātris jaunajā sezonā pievēršas jauniešiem un eksperimentē ar skatuvēm. Kā tas izpaudīsies? Ar skatuvēm jau mēs eksperimentējām. Bija mums Valmieras vasaras teātra festivāls, kur mēs spēlējām izrādes ārā. Valmiera Muiža Šlaiderā. Spēlēja dancoju? Jā. Es biju. Kolosāli. Vaiprāts, kas tur notika. Vai ne? Cik visi bija tur, vai ne? Man liekas, ka visi, jā. Ārprāts. Visi bija tur, izņemot tos, kas bija cēs koncertzālē uz koncertu vienu. Pārējie visi bija tur. Kurš bija uz spēlēja dancoju? Redzi? Pārējie bija tur. Un tagad, ko mēs varētu runāt, ja visi būtu bijuši, mēs varētu parunāt. Bet kā vispār ar festivālu izgāja? Ļoti labi izgāja. 3 dienās bija 5000 apmeklētāji. Mēs nospēlējām diezgan padaudz izrādes. Bija ļoti daudz izrādes bērniem. Un tā mēs sākām to kursu, to, ka jāspēlē izrādes jauniešiem. Bija izrādes pagalmos. 2 bija pagalmos, tad bija skateparkā. Un vēl bija Depo Bānītī viena forša izrāde. Tā kā ļoti daudz cilvēku brauca no Rīgas uz Valmieru, no Cēsīm uz Valmieru un no Limbažiem un tā. Bet spēlēt dancoju, tur bija ko darīt. Bija ko darīt arī kā skatītājiem. Es biju diezgan beigts beigās. Nosals? Nē, nosals, man bija karsts. Jo tur viss tas miljons, ņemot vairāk, jūs nebijāt mazais pārstāsts. Spēlēja dancoju, sižetu zinat, ja? Bet sižets risinājās. Man liekas, ka 99% no laika visu laiku griezās kaut kādā aplī. Beigās es arī gāju tai Valmiera Muižai garām. Man likās, ka es esmu bijis Valmiera Muižā pēc tās savas stadijas, jo es biju diezgan iegriezies līdzi. Spēlēju, dancoju visu nakti. Rainis arī tur iegriezies, tur tādas ainas saprast, kas ar ko tur tā grūti. Tāpēc arī griezās visu laiku. Tur vispār bija vietām sajūta, ka viņš ir rakstījis griežoties kaut ko. Vai ne? Un arī kaut ko ar kaņepēm darījis, man liekas. Visnotaļ. Kas vēl pa jaunumiem mums varētu sagaidīt? Nākošā sezonā? Jā. Mārķi vēl iestudējis. Mārķi vēl pēc diezgan ilga perioda atgriežas Valmierā. Studējis izrādi ir Ines Rāmut galvenā lomā un Jānis Notiņ. Pēc Fassbindera filmas scenārija, kurš 74. gadā piedzīvoja
filmu. Jā, tu redzēji, vai ne? Nē, es vienkārši atpazinu ciparu. Es arī. Tev ir tas pats? Man arī. Nē, es tikai atpazinu ciparu, es saku. Bet tas labs cipars. Jā, 74, tiešām ļoti vienkārši. 84, jau man tuvāk. 81 jau precīzi. Jā. Tas bija apaļā zālē. Bet es nenoprecizēju, kaņepju gabals. Kaņepju gabals 30. septembrī. Jā, bet tas ir priecīgais gabals. Tas ir ļoti priecīgs gabals. Jā. Bet tā kā būs, pēc dzirdējuma zālē emocijas pēc klipa, ja tur tā arī būs, tā roga taisa izrāda par sevi, par savu sajūtu tagadējā sievietes statusā, tā kā jūtās, tuvojas tādi gadi un tā. Kuri gadi tuvojās? Labākie. Kur ir labākie gadi? Katrai sievietei savu. Kur ir rogai?